Parunāsim par skolas laiku. Vai tais laikos vispār tev bija mazākā nojausma, kas tu būsi, jeb kas tu gribēji būt? Nu, cik es atceros, domāju, ka nē. Kaut kādas idejas, kā jau bērniem, tā ir bērnība, vairāk vai mazāk pamatskola, tā ir bērnība. Domāju, ka vairāk vai mazāk man bija kaut kādas kā puikam dažādas domas, ka varbūt es tur par ugunsdzēsēju varētu būt bērnībā. Tāda tā doma bija. Nebija man nekādas domas. Es vienkārši gāju uz skolu un dzīvoju tajā laikā un mācījos, kā no es to varēju mācīties. Bet tādas pārliecības, kas es būšu, man nav vismaz atmiņā saglabājušās šādas. Šādas atmiņas man īsti nav. Es minos, kādreiz skolā mums bija jāraksta atcerējumi vai domraksti par to, kas es gribētu būt, vai kaut ko tādu atceries? Es neatceros, ka mūsu skolā tas būtu bijis, jo tajā laikā jau visu laiku bija jāraksta domraksti par literāriem personāžiem. Rainis, es nezinu, Blaumanis, Kristīne un tā tālāk un tā joprojām. Lai gan, protams, man nepatīk rakstīt šos sacerējumus, es rakstīju parasti brīvos tematus. Bet man liekas, ka nebija neviens tāds, par ko es vēlētos kļūt. Starp citu, ja arī būtu bijis, es būtu melojis kaut ko tur, ja, un būtu teicis kaut ko cēlu tur par ārstu vai par kaut kādu inženieru vai par skolotāju. Bet katram zēnam tajā vecumā ir kaut kāds tomēr fantāzijas. Cits gribēja tais laikos būt par kosmonautu, ne cits gribēja būt par miliciju. Jā, tais laikos nebija policija, bet miliči bija, cits par ugunsdzēsējiem. Nē, ugunsdzēsēju posms manā dzīvē ir bijis. Ir bijis, jā, to es atceros, jā. Par kosmonautu, nē, lai gan es esmu piedzimis tajā gadā, kad Gagārins uzlidoja kosmosā, ja? Bet nē, man it kā nav bijis, man tā vismaz cik es atceros. Ugunsdzēsējs ir bijis. Ir bijis par sportu, man bijušas ir domas, kļūt par sportistu. Es esmu izmēģinājis kaut kādos 15 sporta veidos savas spējas, bet, nav sanācis. Bet varbūt ir kāds, kas tev vislabāk no sporta veidiem padevās. Tas ir līdz 9., 10., 11. klasē. Tas noteikti tas bija, nevis varētu būt. Tas noteikti bija basketbols. Basketbols, jā. Jā. Es biju pietiekami garš savam vecumam. Augumā klasē es biju viens no garākajiem, un mums skolā netālu bija VEFA sporta skola. Tad viņi nāca uz tām skolām meklēt puišus, vai varētu kaut ko darīties. Es kādus 3-4 gadus esmu trenējies basketbolā. Kas tā bija par skolu, kurā tu gāji? Rīga 45. vidusskola. Tajā laikā, kad es tajā skolā gāju, tā bija ļoti slavena skola. Neatradās gan centrā, vēl tagad, protams, neatrodas centrā, bet tā bija prestiža skola, jo skolas direktora bija Lilija Reiziņa, kas bija socialistiskā darba varone, nopelnīja bagātā PSRS skolotāja. Viņa bija tajā topā, trāpījusi iekšā, un līdz ar to tā bija tāda kā viena no Rīgas paraugu skolām, uz kurām tika vestas ārzemju delegācijas. Arī bieži Pat tajā laikā? Pat tajā laikā, jā. Taču brauca kāds tur vienalga no Vācijas Demokrātiskās republikas kaut vai. No Kubas? Jā, laikam pat no Kubas, bet bija arī kapitālisti smirdīgie, ja? Jā, tie arī brauca uz mūsu skolu, kad viņi kaut kādās skolotāju delegācijas vai kaut kas tam līdzīgs bija. Tā kā tā skola bija ar vārdu, bet ne tikai tāpēc, ka šis vārds bija uzpumpēts. Tā bija tiešām laba skola, jo bija labi skolotāji, bija arī augsta izglītības kvalitāte priekš tiem laikiem. Kāpēc tieši izvēlējies studēt žurnālistiku? Tad, kad es faktiski sāku domāt par to, ka vidusskolā es iešu, lai gan tajā laikā tā nebija obligāta prasība, kad es mācījos, vai arī iet uz tehnisko kaut kādu proftech skolu un apgūt profesiju, man bija doma, ka es iešu vidusskolā, jo doma studēt man jau bija 8. klasē, toreiz bija 8 klases, tad izlaidums, un pēc tam vidusskola bija vēl 3 gadi. Un tieši studēt par žurnālistiku? Nē. Tas man radās doma, ka man jāiet ir vidusskolā, jo es gribēju iet studēt, un tā man bija skaidrība. Bet ko? Nē. Un man tā skaidrība nebija ilgi. Kaut kādā klasē pat 10. Kas ir palicis jau bez 5 minūtēm skolas beigas, man vēl nebija īsti skaidrs, uz kurienes varētu iet. Man padevās labi ģeogrāfija, man padevās labi vēsture, šie tie humanitārie priekšmeti. Bet kas šajā gadījumā notiek? Tādā gadījumā tu ej un mācies Latvijas universitātē tepat, bet tu esi skolotājs. Skolotājs es īsti būt negribēju. Tad man tā kā tēvs, viņš ar žurnālistiku nekad nav bijis profesionāli saistīts, bet viņam savā laikā padevās kaut kāda amatieru rakstiņi. Viņš kaut kādos tur Rīgas rajona avīzītē kaut ko tur bija rakstījis, ārštata kaut kāds korespondents. Lai gan pilnīgi ne ar to nebija ne profesijā, nekā, bet viņam padevās tas. Un viņš tā kā teica, bet tu neesi domājis par žurnālistiku. Es saku, tā ne. Tad mēs tā parunājām, es sapratu, ka tas summē visas tās intereses, kas man varētu interesēt. Un tad es tā konsekventi sāku it kā domāt par to kaut kādā klasē 10. ka vajadzētu tā kā par žurnālistiku domāt. Kad studēji žurnālistiku, tur arī bija kāds šodien sabiedrībā zināms cilvēks?
Tas gads, kad es stājos universitātē, varētu padomāt, bija ārkārtīgi slikts gads, jo uzņēma tikai Krievu plūsmā žurnālistus. Respektīvi, ja tu biji nodomājis studēt žurnālistiku, tad tas nozīmē, ka tev mācības Krievu valodā notiek. Nu, tajā laikā visu Krievu valodu zināja pietiekami labi, bet tas man arī varbūt lielā mērā palīdzēja, jo līdz ar to, ka tur bija tā kā Krievu valodā, Krievu plūsma tā saucamā, Krievu mēdījiem, Krievu presē gatavoja kaut kādu žurnālistu. Tur ik pa 4 gadiem tā notika, un es trāpīju tajā. Bet parasti jau uz to žurnālistiku tagad arī diezgan daudz liels konkurss ir, bet tajā laikā arī meitenēm patika, gribēja viņas kļūt par aktrisēm, par žurnālistēm arī. Un ļoti daudz labi meitenes, kas labi mācījās, nāca un gribēja stāties žurnālistos. Līdz ar to bija konkurss lielāks. Bet šajā gadā, kad bija tikai Krievu plūsma, daudzas meitenes, kurām nedraudēja dienests padomju armijām, viņas tā kā domāja, varbūt es pagaidīšu gadu, pēc tam es iešu uz tiem žurnālistiem. Tas nozīmē, ka konkurss formāli bija mazāks. Nebija tur kā parasti 5 cilvēku uz vienu vietu, bet bija 2,5 cilvēku uz vienu vietu. Viņš bija nosacīts mazāks, jo tā Krievu valoda atbaidīja cilvēkus. Un no 25, kas iestājās tajā gadā Krievu valodā Krievu valodā apmācāmo žurnālistos, no 25, 13 bija latvieši. Kurš gads? 79. kad iestājos. Tā, tad atkārtošu jautājumu. Jā, par cietu cilvēkiem. Jā. Katru gadu tad bija 25, tad man nevarēja būt paralēlās nevienas grupas, varēja būt tikai kursu augstāk, kursu zemāk. Visi, kas šobrīd vairāk vai mazāk populārie vai atpazīstamie žurnālisti šobrīd ir, tie taču ir saistīti ar žurnālistikas fakultāti. Edvīns Inkēns, Jānis Šipkēvits, kas mums vēl tagad uzreiz nāk prātā man. Olafs Pulks, lai arī kā, bet tomēr deputāts. Tas ir viens kurs? Nē, tas nav viens kurs, tas ir viena profesija. Daži kursi virs manis, daži kursi zem manis. Manā kursā neviens politisko karjeru īsti nav taisījis, un neviens par ārkārtīgi spilgtu un tādu, es domāju, pēdas atstājošu žurnālistu, piedodiet man kolēģi kursu biedri, bet laikam nav atstājis. Nākamais jautājums. Vai visi, kuri mācījās kursā, kļuva par žurnālistiem? Nē, daudz. Sāksim ar to, kā atbīra daži cilvēki. Beidzām mēs ne 25, beidzām mēs kādi 15, 16. Jā. Kurš paņēma akadēmisko gadu, kurš vienkārši aizgāja prom, citu vienkārši vīlās vai aizgāja. Cik es zinu, mēs neesam ilgi tikušies šobrīd ar kursu, ar savu to, ar kuriem es kopā beidzu. Bet es tā pieņemu un skatoties presē un sekojot notikumiem līdzi, es domāju, ka 90% no tiem, kas toreiz mēs beidzām ar mani kopā, mēs tomēr tā kā profesijā strādājam. Mēs visi arī atceramies, kāda padomju laikā visiem bija jāpiedalās kolhozu talkās. Vai atceries, vai piedalījies burkānu novāšanu, kartupeļu vai kaut kur citur? Protams, bet tas bija toreiz obligāti. Vispār pirmais kurs sākās ar to 1. septembrī, 2., 3., kā kuru reizi. Sākās ar to, ka nevis tu ej uz universitāti mācīties ar kladēm, bet tu ej uz turieni, tev sagaida autobusu un ved prom uz kolhozu. Uz kur kolhozu? Oškalna vārdā nosauktā padomju saimniecība kaut kur pie Neretes, pie Leišmalē, pie Leiša robežas. No Rīgas. Jā. Un tur parasti brauc uz to pusi, parasti brauc filoloģijas fakultāte, kuras sastāvdaļa toreiz bija žurnālistikas nodaļa. Un žurnālisti mēs tikko kā iestājušies, viens otru vēl pat nepazīstoši, mēs tikko kā sanācām kopā un braucām uz to. Un man liekas, ka tā bija ļoti laba pieredze, tāpēc, ka tas vesels mēnesis kolhozā, tur apmēram dienas precīzi nezinu, kartupeļi, protams. Tas palīdzēja iepazīt viens otru. Kā tu pa dienu strādā vakarā, tad, protams, tu esi tajā, kur tu dzīvo, tajās kopmītnēs vai kur, kādā skolā vai kādā skolas tur uz aktu zālē vai kur tu tur dzīvo. Tu jau tusiņi, kā jau studenti, jauni visi esam, ballītes, tusiņi, un tā viens pie otra tā pietrinās mazliet. Un tad, kad tu jau 1. oktobrī nāc patiešām uz to universitāti pirmo kursu mācīties, tu jau tos savus cilvēkus pazīsti, tev nav vajadzīgs šis laiks, lai ar saviem. Tagad varbūt tas nav svarīgi. Toreiz tie 5 gadi mēs tā kā kopā nodzīvojam, tie bija ļoti skaisti gadi. Man liekas, ka šobrīd tā mācīšanās ir kļuvusi ārkārtīgi pragmatiska, ārkārtīgi praktiska. Kursa biedri varbūt tik daudz pat nenozīmē, cik nozīmē mana vēlēšanās un mana motivācija apgūt izglītību. Mums bija svarīga gan izglītība, gan arī kopējais tusiņš, kā tagad saka. Un tas, man liekas, tam laikam bija raksturīgāks nekā tagad. Vai vari izskaidrot mūsu jaunatnē, kas bija tās kolhozas tautas, jo viņi nezina.
Mēģini izskaidrot viņiem, kas tas vispār bija par pasākumu un kāpēc tas vispār notikās un kas notikās tur. Padomju Savienība, plānveida ekonomika. Tas pats attiecas arī uz lauksaimniecību. Tas nozīmē, ka vajadzēja pabarot tur tos cilvēkus. Jā, nekas tur īpaši nesanāca. Tie, kas vēl tajā laikā, tie, kas nedzīvoja, tagad var pateikt, ka veikalu lauktu bija pustukši, ja ne tukši. Bet laukos kaut ko ražoja. Bet ražoja bieži vien tik daudz, ka tomēr labs, ražas gads vai kartupeļu izauga. Ja? Viņiem tajā padomju saimniecībā parasti uz kaut kādu kolhozu nesūtīja. Kolhoz bija tomēr mazliet status augstāk nekā padomju saimniecība. Padomju saimniecība nozīmē, ka šī zeme un šie lauksaimniecības ražošana pieder valstī. Tāpēc ir nevis kolhoz, kur ir it kā individuāli cilvēki, bet valstī. Un nebija spēka novākt visu to. Un tad rudeņos parasti skolniekus, vecāko klašu, un studentus, obligāti pirmo kursu studentus, varbūt pat kādreiz bija arī otro kursu studenti. Mēs gan vairs to nepiedzīvojām, bet tika sūtīti uz kolhozu palīgā lauksaimniecības, lauku darba rūķiem novākt to ražu. Jo viņi netiek galā, būtu savādāk, tur tā liela daļa kartupeļu palikusi tajā laukā arī. Ja? Tad vienkārši tie studenti bija bezmaksas. Kāds bezmaksas? Ceļš, transports, ēdināšana. Ja? Tas jau tajā laikā maksāja kapeikas līdz sevišķi laukos. Tad lielā mērā bezmaksas, darba spēks, kāpēc ne? Un tad mēs tā kā visi palīdzējām padomju tautai sagatavot ziemai krājumu. Kāds bija tavs arguments Zenols braukt? Tik tiešām palīdzēt vai vienkārši tāpēc, ka tur būs jautri, tur būs jauni draugi? Divas lietas. Pirmkārt, no tā nevarēja izvairīties. Tas bija pilnīgi tā kā aksioma. Jā. Tā kā 1. septembris, kad tu gāji un ņēmi puķus uz skolu. Jā. Tu taču nedomāji par to, ka tās puķus ir jāņem tāpēc, ka tas ir jādara. Vienkārši tā bija, tajā laikā nevarēja savādāk. Tad tu brauc tāpēc, ka nebija jau nekādas alternatīvas, tu par to pat nedomāji. Protams, kurš 18 gados domā, ka tagad viņš brauc palīgā un baigs svētīgo darbu dara? Neviens. Tu brauc tāpēc, ka bija jābrauc un plus vēl, un varbūt tas pat bija vairāk. Taču tas bija interesanti. Tu tā kā iepazīsties ar saviem vienaudžiem. Visādas podus var gāzt brīvā laikā, jā, un tā tālāk. Kaut kur vakarā kādu vīneņu kaut kur nopirkt, jā, tā. Ejot, vai tu ieteikt vispār arī šādu sistēmu varbūt tagad ieviest? Tagad jau ir cita, mums tā valsts uzbūve vispār, mums jau ir, nav jau vairs, tad tu varētu braukt uz kādu zemnieku saimniecību palīgā, nav jau vairs mums kolhozu. Bet varbūt ne kolhozu, bet tik tiešām varbūt jaunieši mobilizēt uz kaut kādu darbu. Es domāju, ka jā, bet ja mums ir šobrīd jau tā bezdarbs, labi, tas, protams, ir ārkārtīgi nosacīti un tā statistika it kā jau bezdarbs ir, bet viņi nav. Bet es nezinu, bet kur tu viņu sūtīsi? Rīgā tam nav nozīmes. Tas ir tā, ka tu no Rīgas esi prom, no vecākiem tu esi prom. Tikko kā skolu tu esi beidzis, ja? Tu esi iesviests svešā vidē, tu pirmo reizi esi brīvībā. Tas tomēr dod tādu zināmu, tam ir garša. Ja tad kaut kur laukos varētu strādāt, tad es domāju, ka to varētu darīt pirmajā kursā. Teiksim, tie, kas ir dienas nodaļā, ja, vakarnieki vai neklātnieki, tas neiet cauri, bet dienas nodaļā, pirmais kurs kaut kur laukos. Taču tagad paskaties, ir taču, piemēram, pat veselas firmas un organizācijas, kas taisa tā saucamos mobilitātes un grupu un tos saliedēšanas treniņus, ja, kolektīviem firmām. Ja, tas ir nepieciešams, lai viens pie otra pietrītos. Tas bija ideāls variants. Ja to varētu kaut kādā veidā realizēt arī tagad, es domāju, ka tas būtu jādara, bet baidos, ka tas nav iespējams. Vai tajā laikā jauniešiem bija vieglāk dzīvot nekā tagad? Jā, man liekas. Un tāpēc, ka bija mazāk iespēju bija. Iespējas vienmēr liek tev pieņemt lēmumus un izvēlēties. Un tas ir, manuprāt, ārkārtīgi sarežģīti, sevišķi jaunībā. Ja to iespēja ļoti daudz, tad tev to izvēles, rīcības, lēmumu pieņemšanas brīžu ir ārkārtīgi daudz. Un tas nozīmē, ka tev ir grūti izvēlēties, un tev kaut kas, tev gribās gan to, un visu nevar, un tad tu depresijā krīti, un tad tu ķer kaut ko grāb. Mūsu laikos, kādas bija iespējas? Tikpat kā nekādas. Vecrīgā bija 3 kafejnīcas, 4, uz kurām tu varēji varbūt aiziet, ja tu tiksi viņās iekšā. Kas tie pa gadiem ir? 70. gadu beigas, 80. gadu sākums. Televīzija, ja mēs tā runājam, nebija jau visu to gadžetu, nebija interneti, mobīlie nebija nekādu tehnoloģisko aprīkojumu, kas ir šobrīd un kas gan atvieglina, gan arī sarežģīta dzīvi. Tas atkal pilnīgi cits stāsts ir. Televīzijā bija tur 2-3 kanāli, jā, tādu klubiņu un klubu nebija, uz kurien aiziet, respektīvi to iespēju bija mazāk, bet tas, manuprāt, lika mikrokolektīviem tuvināties un, piemēram, kursā mēs rīkojām
sajietus, mēs rīkojām ballītes, mēs gājām viens pie otra ciemos, bariņos. Nu labi, ne jau viss kurs tur jau, protams, arī noslāņojās kaut kādi grupējumi, ja? Bet mēs gājām viens pie otru, bija tā dzīvā komunikācija. Manuprāt, tas ir šobrīd pazudis. Un tāpēc es uzskatu, ka mūsu jaunība bija krāsaināka un interesantāka, jo aiz tā, ka nebija gandrīz nekā, mums bija pašiem jāģenerē idejas, kā izklaidēties, kā atpūsties, nu un tā tālāk un tā joprojām. Vai tajā laikā pēc augstskolas beigšanas bija vieglāk atrast darbu nekā tagad? Nu, redzi, žurnālistikas profesija bija specifiska arī tajos laikos, tāpēc, ka tie nebija skolotāji, kuriem bija, lai gan bija arī mums, bija tā saucamā valsts sadale. 5. kursu, tajā laikā 5 kursu bija 5. kursu beidzot, bija tā saucamā valsts sadales komisija, to aizgāja te pat tās universitātes lielajā ēkā, sēdēja gudri un nopietni cilvēki. Un viņiem bija pieprasījumi no lauku avīzēm, radio bija toreiz viens Rīgā, televīzija bija arī tikai Rīgā. Tad lauku rajona avīzes, kaut kādas varbūt lielās avīzes, viņas sūtīja, piemēram, kaut kādā pavasarī uz universitāti, uz žurnālistikas nodaļu. Mums vajadzētu 3-4 sagatavotus žurnālistus apmācītus. Ja? Mums ir kā kadru trūkums. Tas parasti bija rajona avīzē. Un tad bija tā, ka tev varēja nosūtīt uz kaut kādu pat vietu, kur tu īsti negribi. Ja? Bet žurnālistiem bija savādāk. Žurnālisti jau kādā 4., 5. kursā kaut kādā veidā jau sadarbojās ar masu mēdījiem, ar tiem, kas bija toreiz. Un jau nodibināja attiecības. Un tad bija tā, ka uz to sadales komisiju prasīja, mums lūdzu Egīlu Zariņu vai tur Jāni Bērziņu, mums vajag konkrēti šo cilvēku uz mūsu redakciju, nevis abstrakti vienu studentu, kas ir beidzis. Ja? Bet skolotājiem jau bija tā, ka viņiem nebija, viņi nezināja, viņi, piemēram, 5. kursā gāja uz sadales komisiju, un, ja viņš kaut vai Rīgā dzīvoja, viņš varēja būt gan Ludzā, gan Kuldīgā, gan Varakļānos nosūtīts. Ja? Žurnālistiem tas bija savādāk. Darbu atrast profesijā vairāk vai mazāk varēja. Kad saskāries tais laikos ar cenzūru jau studijas laikos vai darba laikā? Nē, studiju laikos nē. Bet... Vai tur jau studijas laikos vispār jau mācīja tādu jēdzienu, kaut ko līdz zemapziņā, kad būs cenzūra, kā pasniegt? Tajos laikos jau mēs visi padomi cilvēki zinājām, ka ir cenzūra un ka ne visu, ko tu redzi vai visu, ko tu dzirdi, drīkst stāstīt. Tā bija varbūt pat pašcenzūra. Ja? Tāda cenzūra jau uz ielas nevaldīja, bet studiju laikos par to tā nē. Vairāk teorija, bet tiklīdz to aizgāja kaut kur strādāt, avīze, radio. Toreiz cenzūra saucās galvenā literatūras pārvalde. Vai kā viņu sauc visi arī latviešu glavļic. Un tad faktiski visi materiāli, visi raksti, visi raidījumi, jo raidījumus toreiz ierakstā. Rādīja arī radio raidījumi bija ierakstā, varbūt ziņas tikai gāja dzīvajā, bet viss bija ierakstā. Un tad tev raidījums vai, raksts bija jāsūta, pirms viņš parādās avīzē, preses namā bija, kurā tur stāvā, neatceros, viss stāvs, glavļīts. Caur viņiem gāja visi raksti, un viņi gāja visus rakstus lasīja un atķeksēja un svītroja sarkanu vai vienalga kādu, ko nedrīkst. Tajā, it kā rakstīt. Es neesmu iedziļinājies tajos kanonos, viņiem bija veseli klādes grāmatas, ko drīkst, ko nedrīkst. Saturā jau viņi neiejaucās. Bija runa par to, ka nedrīkst valsts noslēpumu atklāt. Un, piemēram, es zinu ļoti tagad, ka nedrīkstēja fotografējot no augšas, piemēram, avīzēs tu bildi rādi. Nedrīkstēja tiltus fotografēt tā, lai redzami abi gali. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc tiem var būt kaut kā var ienaidnieks izmērīt, cik tas tilts ir. Visi jau gatavojās karam vai ne un tā tālāk. Bet tas jau nekas, kad no gaisa jau viss bija nofotografēts, blēņas tas viss bija. Ja? Par armiju, kur bija ļoti delikāti temati, par tiem tur nekādas karaspēka daļas, te, piemēram, es nezinu, piemēram, kaut kur Skrundā nekā jau nav formāli. Ja? Un tu pēkšņi raksti, ka tur ir karaspēka daļa vai tur to ar karavīru tiecies veikalā. No kurienes viņš radies? Viņam tur nav jābūt. Ja? To jau viņi cenzēja. Saturu jau nē. Tur bija tādas valsts noslēpumi, lai neizpaust. Kāds tajā laikā tas noslēpums bija bišķi apdaudzītajā ideoloģijā. Varbūt tu atceries kādu tiešām es neatceros vaiprātīgu lietu, ko tev nocenzēja. Man it kā varbūt pat neko nenocenzēja, jo es nevaru pateikt precīzi, jo man nav atmiņā tā, ka, piemēram, varbūt raksts viss tiek vienkārši viņš neiet cauri, jo tur pusi ir cenzēts. Tā man nekad nav bijis. Un es tā kā radio strādāju arī, un tomēr vairāk vai mazāk sporta nodaļa, tur ir sporta ziņas, tur tā kā 1-0 ir 1-0, ja.